Labdien, te esi Valds Lišāns. Es saku Asparuņu 2, jo es to pēdējā laikā filmēju ļoti daudz, jo man nav ko darīt un nezinu, kuras citas spēles vēl filmēt. Tāpēc es īsti filmēju tikai šo spēli. Drīzumā nofilmēšu vēl kādu. Labi. Zepjos, tu gribēji tādus, kā es no rīta prasīju tādus. Nu, tad mēs braucam. Ej, brauc. Grabažiņai jābrauc. Drīz jau būs trešā mašīna. Es zinu, ko tajā tur 5. Paklausies tajā 5. sērijā, es pārstāju filmēt un netiku līdz 3. checkpointam, tāpēc, ka tā kaitinošā sīkā māsa, viņa besīja ārā. Viņa ņēma un iztrauca video, sāk čīkstēt, dod planšetu, bet es tā filmēju, es nevarēju iedot viņai. Es nevarēju, viņa besīja ārā, tā. Un arī tas mans draugs, kuram ir kanāls Creeperī Gamer, uzrakstīja vienai epizodē, tā 4. kad mana māsa visu izbojāja. Nu, es viņam piekrītu. Mana māsa tiešām visu izbojāja. Man dības, ka viņa visu bojā, ko es taisu. Nu, ne visu, bet daudz ko viņam mēdz bojāt. Un tā ir maziem brāļiem un māsām. Ja kādam ir mazs brālis vai māsa, vecāki viņu tā vairāk lūtinās, kaut ko tur darīs. Otru, piemēram, ja ir mazā māsa un ir lielais brālis, tā kā es otru tikai dusmosies uz viņu, viņš pīdurs pirkstu un nelutinās tik daudz. Tas vienkārši kaitinoši, kas sīkos vairāk izlutina. Nu tad, jā, kaitinoši. Tad, vēl kas ir tāda, kad vēl mani kaitina ļoti māsā tas, ka viņi mēdz skatīties stulbas multines, kā cūku Peppu. Starp mūsu klasē viņu vienkārši ienīst. Kurš tad viņu skatās? Skolēns. Man liekas, ļoti maz bērni sīkais skatās cūku Peppu. Nu, vot. Man tas tā nepatīk. Vienkārši to multini ienīst vairāk par visu pasaulē. Varbūt es nākotnē uztaisīšu video 10 lietas, kuras cienīstu visvairāk. Jau 60 dienas mēs braukājam pa šo vietu garlaicīgo. Nekas liedzīgs un noticis. Nopērk jaunu degvielu, bet vismaz mēs tikām līdz jaunam checkpointam. Rekor. Ot, redz. Na, tu mirsti. Tas gan bija potraki. Nē, nu, diezgan lielā ātrumā. Šeit 3. checkpoints ir foršāks nekā 1. līmenī. Ej, brauc, davai brauc, grabaža. Davai brauc. Tagad es sākšu sakot par grabažu. Lēni braukā. Vispār kaut kāda no 50. un 40. gadiem pagājušā gadsimta grabažiņa. Sudīga mūzika. Sudīga. Un šitas sīkais pātrinātājs ir tik bišķi pat kaitina pēc izskata.
Šis skās tik sūdīgi. Uīīī! Braucam tālāk. Salūza, šitas te nolūza. Zombiju satelītājs sašķaidīties, kas sašķaid viņus pa daļiņām. Žēl, tagad ir bišķiņ grūtāk novakt uz zombijus. Wow, tur bija jauns zombijs. Ja, vai arī nebija, es vienkārši iepriekš nebiju pamanījis. Tad jauns zombiji, tad gigantu ar kariem matiem kaut kādu muļķi. Oi, šoreiz sūdīgāk jau braucu nekā pagājušreiz. Varbūt pagājušreiz tomēr bija labāk. Varbūt arī nē. Wow! Tas bija ātri. Un beidzot bija viela. Tieši pie kalna. Vismaz pišķiks. Kruta. Pišķiks tagad. Un jau bišķiņ labāks. Vispār jau ir labāks, stipri pat. Tāds kādreiz varētu noderēt reālajā dzīvē. Ei! Jā, patroniņas jau beidzās. Likās vēl ir pāris patronas, kādas 3 vai 4. Bet tomēr beidzās. Šitā te tērot ātrumu, tērējot degvielu pātrinātājiem, es salaužu savu mašīnu, bet vienalga. Oi, pistolīte nolūza arī. O, te slikti. Pātrinātājs knapi vēl strādā. O, būsters pazuda. Visu. Braukāsim bez būstera. Wow! Zombijs palika bez kājas. Agrāk man vecāki, kad es mācījos 1. klasē, man bija 7 gadi, šo spēlēju daudz, bet vecās daļas un vecāki neļāva spēlēt. Tāpēc es pakluso spēlēju, bet tagad man var spēlēt droši. Jau no 1. klases beigām man sāk man atļāva spēlēt šo spēli. Davai, grabažiņa, brauc ātrāk. Pat kruķiņi visu laiku brauktu uz maksimālo ātrumu, tad vienkārši ar vienu reizi droši vien tiktu jau līdz 3. līmenim. Starp citu, mēs tur jau drīz tiksim. Kas tur bija tāds Avsona? Es neko neredzēju tur tādu baigi krūto. Tas ātrumiņš. Būsteris šoreiz nav tik salūzis, kā bija iepriekšējā reizē. Nu, ot. Dzīvāks šoreiz ir. Un labāks bišķiņ izturīgāks palicis. Oi, ej, pa. Nogāžu stabus vienu pēc otra. Te ir forši. Mašīna šitā braukājot pa kalniem ātri vien neizvilks. Drīz jau salūzīs motoriņš. Būsters jau višķiņ ielūza. Un ot arī zombiju, tas malcinātais nokrita.
tā ir jābraukā, tāda ir tā dzīve. Braukā bez mašīnas detaļām. Zombiji var mierīgi ielausties, stikli visi izlausti. Stilīgi. Motors kūpo jau. Ot kā braukā stilīgi čaļi. Jumts karoči jau uz pusēm gandrīz. Vajadzēja pātrinātā degviela. Vispār. Dzīvot ar pusi jumta. Sodīga dzīve. Mašīnā braukāt tā. Lietus sāks līt un viss ūdens tecēs uz galvas. Tas būtu traki. Tātad, kas mums ir tālāk? Jaunas riepiņas. O, jā, maksimālās. Krūta. Vismaz labi, ka tagad māsa man liek mierā. Nelien pie manis. Kamēr es te filmēju. Davai. Zini, ko? Es jau taisīju šito nojaukt. Viņi tur jauc, nezinu, ko tur spēlēs ar lēlītēm savām. Labi, ka liek mani mierā. Es jaucu. Viņa kaut ko tur jauc. Ko tu jauc? Labi, es ar viņu negribu runāt, viņa visus video sabojā iepriekšējo. Ar viņu nav jēga runāt vispār. Esmu par to bišķiņu aizskaitināts. Mazliet. Vēl te nes jau sajauc tavu bāzi. O, būsters, ej pagā. Ak, Dievs, es esmu ar pusi mašīnītes, ak, Dievs. Ak, Dievs, kā es tā vispār var braukāt? Ej, davai. Braukā ar vienu ritentiņu. Ot tik kā braukāt ar vienu ritentiņu. Kastes gāžas virsū, nevar pabraukāt. Jē, esmu krūtojs. Es vienkārši prikolīgi braukāt ar vienu ritentiņu. Davai, aiziet ātrāk. Oti, beidzās degviela, paraklē. Jānopērk bruņas un svarīgas drīzo. Salūzīs arī motors. O! Kāpēc pārdot vecas salūzušas bruņas? Kāpēc nevar nopirkt, pārdot jaunas? Lai gan tā man liekas, ka bišķiņi ielūzas mašīnas, kāpēc ir smukāka. Tas ir viens dīvains fakts par mani. Lai vai kā? Tāpat. Rīz visu mašīnu uzlabošu uz pilno. Oi. O, tas gan bija nesmuki. Motoriņu tik lauz vēl. Beidzās patronus. Mēs pa šeit vēl tā. Jā, par ko es parunāju. Jā, nav ko runāt. Tagad viņa vēl kaut ko tur darīs. Cik labi viņa iedzīmēt Katrīna. Un beidzās ātrums, bļāviens, vajadzēja pataupīt. Gribēju tagad izmantot uz šito te vietiņu. Tā būtu super ātri 120 km/h točna. Priekš šīs mašīnas tas ir daudz. Davai! Uzmaksa daudz. Šķēršus jau pārvadēt būs vieglāk bišķi. Mazliet. Es lieku saku to bišķiņu. Es tak neesmu latgalietis. Esmu vidzemietis. Dzīvoju Rīgā. Dzimu tur arī. Ot jā, tagad šī mašīnīte labi braukā. Diezgan forši. Ai. Atkal jau braukājam pa apakšu. O, tas ir forši.
Man neliekas, ka reālajā dzīvē tā varētu izdarīt mašīna, bet ja varētu, tas ir diezgan forši. Oi, tas bija ātri. Ātri, jāiztērē degviela būsteram, tūlīt beigsies degviela. Nē, viņš nokritīs. Ot, viss. Iztērēja. Man liekas, ka viņš drīz nokritīs. Oi! Vismaz labi, ka tur ir tie spridzekļi. Tās degvielas buņģas. Labi, ka tur ir viņas. Viens uzlata uz ieroču. Tur nevajag iāt. Man jau gan 10 000. Gandrīz. Lūk ar to. Redzat? Nu tad tā. Beidzām runāt, beidzām filmēt. Uz redzēšanos, paldies par skatīšanos, abonēt manu kanālu, nolaikot video, jums patika. Tā.